Nu ko, tagad aiziet otrā maiņa. Skatīsimies, kā būs. Kā jau iepriekš minēju, bišķītiņi ir saskandēts pirks, bet tas vispār spēlēt netraucē. Darīsim visu to pašu, ko iepriekš, varbūt pat labāk. Ja? Un centīsimies. Jebkurā gadījumā pirmās maiņas rezultāts bija augsts. Ja? Es neteikšu, ka es slikti nospēlēju, vienkārši tas, ka nesanāca tik galā ar tiem pēdējiem celiņiem, tad, kad es aizgāju uz otru zāles galu. Kā tā ir, mēģināsim veikt korekcijas, ātrāk, sekot līdzi, ja vēlreiz tā gadīsies, zināsim, ko darīt, vai ne? Tā kā jā, veiksmi man tālāk un veiksmi, vai ne? Jap. Pirmā spēle 196, otrā maiņa. Ko es varu pateikt? Nepatika labais celiņš. Nezinu, tur bija kaut kas dīvains. It kā izmet labi, nav izmet vēl labāk, nav izmet sūdīgi, atkal nav. Jā, bija 10. tāds bišķīt, viņi varbūt pa labi, bet principā gaidīja, ka bumba nolasīs ātrāk, bet viņi kaut kur slīdēja. Tur bija kaut kas dīvaini. Bet labi, ejam tālāk, skatāmies, nav tas trakākais starts. Un turpinam mēs straiks, jo straiki daudz. Tas bija labākais straiks. Pārmaiņas pēc var arī čotkībot. Jā, šajā maiņā jau ir 2 300, tikko uzmet vēl vienu. Bet es pats nenospēlēju sūdīgi 264. Viena lieta, ko es ievēroju, ka man pa priekšu iet cilvēks, kurš spēlē ar uratānu. Un es tā brīnījos, kāpēc man šitajā celiņā tā it kā tā dīvaini slīd cauri, bet tā vienkārši mierīgāk sāku palaist, ļaut bumbai strādāt un viss kārtībā. Bez kļūdām, izņemot 10. freimā splits, tur 3. metienā, bet labi, tas nekas. Jā. Pa lielam eju tagad uz vēl pa kreisi, bet īstenībā, ko es izsacināju, mums te viens pāris mazāk spēlē, es spēlēšu uz pēdējiem 3 celiņiem, tieši tāpatās kā iepriekšējā maiņā.
ko jāuzlabo vidējais uz tiem celiņiem pēc tam būs, bet līdz tam vēl jātiek. Turpinu fokusēties sev priekšā, skatīšos, vai tas uratāna iznesums traucēs, netraucēs, pagaidām palīdz, un jā, un tā tik uz priekšu jāmet straiki. Tātad, tā bija jau trešā spēle, jā, 232. Diezgan ok, bet tāda sajūta, ka metu taisnu uz kabatu. Tur uz labā celiņa nācās iztaisnot līniju tā, ka gumma gan nestrādā, nācās arī maigāk mest, kas bija interesanti. Tomēr tas uratāns laikam kaut ko ietekmē. Bet jā, tagad es esmu atkal tajā galā, kas man pagājušajā reizē varbūt nedaudz sagādāja grūtības. Redzēsim, jāuzlabo vai ne? Šobrīd man vismaz latiņa ir uzstādīta un pēc vidējā es eju jau augstāk. Tā kā laikam tā tikai turēt, vai ne? Spēlēju nedaudz mierīgāk, jo, es saku, ir slidenāks. Tā kā, jā, gaidam, kad man celiņš atvērsies un tad jau varēs sākt 4. spēli. Jēzi! Bet tā arī tramvajs. Vai nu būmu nomirt? Nē, tāda, ka jau pārāk gaļdēni. Vai nu tad tiešām kaut kas, es nezinu, kas tas tik taisni, ne? Nevar, varbūt mācā nezinu. Man sajūta tāda, bet taisni. Tad neko vajag neizdarīt. Viņa nekur nenostrādā, viņa izslīd. Lai dabūtu šraigi darbo varbi, tad tas galīgi nav tā kā iepriekšējā maiņā izspēlēja. Tur es varēju, it kā prasījās iet uz laiku višķītīgi dziļāk, jo eļu pazudu. Teicu, es uztos pa labi, taisnoju līniju uz kabatu ar savu agresīvāko bumbu. Es skatos, īstenībā tev visi bumbas maina. Jo visiem nestrādā. Visi maina bumbas.
Tātad 201 grūti celiņi. Kā es noskaidroju, nākamajam varētu būt vēl grūtāk. Tur ar 3 uratāniem jau spēlē pa priekšu. Sajūta ir tāda, ka bumba vispār negriežas met uz kabatu. Arī 7. ķeglim tikko aizmet garām. Man jau viskā bija jātiek pār tam faktam, šī taisnā slīd vairāk, bet kaut kā tomēr pamanījos, bija šī viņa palaist. Palaist tā kā parasti, it kā jau trāpa mērķi, bet Un tad vēl 10. ķeglis aizmet garām. Nu labi, cīnamies, man liekas, ka ja es nospēlēšu tikpat labi kā kur tā bija otrā spēle, tad jau viss vēl kārtība. Bet jā, es nepadodos, viss kārtība, es tikai cīnos ar uratānu iznesumu un cenšos nelaist tā, ka pa diagonāli pakā uz kabatu. You have tried to bring me down 1 time, 2 times, too many. I've been lost, but now I'm found, and I'm not taking it again. So I won't let you stay ahead, stay ahead. I'm leading, not gonna pay defense. I won't run this time, I won't, no I won't. I will fight back, change back on my own. You cut like blade, but can't break a diamond. You are a beast, but I am a hunter. You held me down, but I'm a climber. You stole my life, but I am thunder. You cut like blades, can't break a diamond. You are a beast, but I am a hunter. You held me down, but I am a climber. You stole my life, but I am thunder. I am thunder. I am thunder. I am thunder. You stole my life, but I am thunder, thunder. Tātad 5. spēle pabeig 2-5-8. Bet ej to nost, cik grūti, es tik taisni met. Man pat beigās bija bail kaut kur kustēties, jo it kā sāku pārstrādāt, ja vidus palika sausāks, pa labi it kā nāk apakai, bet kaut kā man nesanāk pa labi izlaist, un es pat sāku rolā laist. Bet priecājos par visu to, kas notika, nokrita, vienu kreiso dabūju ļoti labi, vienu 5. ķegli, nesanās kreisais, bet kopumā šis man dod labas iespējas iet tālāk. Protams, gribējās 2-7-9, bet 2-5-8 arī nav slikti, un palika pēdējā spēle, pēdējā iespēja, kā saka, jā. Un tad jau jāskatās, cik tur sanāk, cik droši, nedroši ir, bet galvenais uzlabot pēdējo spēli. Vai ne, lai nav tā kā iepriekšējā maiņā? Iekšā, jā, man jāspēlē 28, tad ir stabili. Aiziet uz priekšu! You have tried to bring me down 1 time, 2 times, too many. I've been lost, but now I'm found, and I'm not taking it again. So I won't let you stay ahead, stay ahead. I'm leading, not gonna play defense. I won't run this time, I won't, no I won't. I will fight back, change back on my own. So I won't let you stay ahead, stay ahead. I'm leading, not gonna play defense. I won't run this time, I won't, no I won't. I will fight back, change back on my own. You cut like blades, but can't break a diamond. You are a beast, but I am a hunter. You held me down, but I'm a climber. You stole my life, but I am thunder. You cut like blades, can't break a diamond. You are a beast, but I am a hunter. You held me down, but I am a climber. You stole my life, but I am thunder. I am thunder. I am thunder. I am thunder. You stole my life, but I am thunder.
ko? Turnīrs noslēdzies. Oficiāli noslēdzies. Vairāk nemocīšos un pietiek. Es zinu savus limitus. Jā, ja godīgi negribēju spēlēt, bet nospēlēju, nu taču jāredz, kā būs, vai ne? Necerēju, protams, spēlēt aiz uratāniem, bija diezgan interesanti. Atkal nelaimīgā pēdējā spēle, netika galā. Es pēc tam jau uz beigām vienkārši pamēģināju aiziet pa kreisi, lēnāk izlaist bišķītiņu ar leņķi. Varbūt tā būtu bijusi labākā pieeja, bet kaut kā, nezinu, nobijos laikam. Un līdz ar to paliku pa labi, bet sāk arī vairāk kļūdīties, vai nogurums vai kas. Bet, jā, jo laikam pa vidu jau palika pa savus, es sāku vienkārši raustīties. Kā tā ir, darīju, ko varēju, cīnījos, devu sev iespēju. Kā sanāca, tā sanāca. Tāds mans tas teiciens. Bet, jā, nekas noteikti braukšu atkal, varbūt pamēģināšu uz vēl vienu turnīru, kas viņiem parasti rudenī notiek. Un jā, tad jau tālāk tiekamies mājās un arī visiem varēšu izstāstīt sīkāk, kas gribēs kaut ko zināt. Paldies visiem un tiekamies!